Hei, skatītāji! Tā kā šobrīd jau esam ļoti smuki iepazinušies ar formulu veidošanu, esam iepazinušies arī ar tādu lietu, ko sauc par absolūto un relatīvu adresāciju un automātisko šūnu aizpildi, mēģināsim to šobrīd visu salikt kopā, lai to izmantotu aprēķinos, lai redzētu, kādas ir atšķirības un lai redzētu, kā tad mēs kurā situācijā labāk strādājam, lai ietaupītu gan sev laiku, gan novērstu arī kļūdas iespējamību, līdz ar to ātri un vienkārši paveikt uzdevumus un nepieciešamās darbības. Man ir dota tabuliņa ar skaitliskām vērtībām, un blakus tabuliņai ir dotas arī atsevišķas skaitliskas vērtības, kas tad attiecīgi atkārtosies visas tabulas ietveros, bet uzrakstīts man ir vienreiz. Tad par automātisko šūnu aizpildi. Tad mums ir dota izteiksmīte A plus B. Jau automātiski zinām, kā to mēs varam izmantot, tad atlasot ieliekot ir zīmīti, atlasot šūnas vērtību, ieliekot darbības zīmu un apstiprinot attiecīgi ar enter tausti. Atkal man Google dokumenti piedāvā automātisko aizpildi, un ko tad tas nozīmē? Automātiskā aizpildi patiesībā nozīmē to, ka es veicu aprēķinus nākošajā šūniņā, izmantojot ļoti līdzīgu loģiku, kā attiecīgi šūniņā, kas ir virs šīs šūnas. Tikai tiek izmantot nākošās rindas dati, tad attiecīgi, ja es veicu aprēķinus trešajā rindā, ar trešās rindas skaitli A un trešās rindas skaitli B, ceturtajā rindā dotēji attiecīgi šai te automātiskajai aizpildēji man būs darbs ar skaitli A un skaitli B, kas atrodas šūna rindā 4. Kā tad tas notiek? Vai nu es automātiski apstiprinu jau piedāvātās iespējas, vai nu uzklikšķinu uz pirmajā šūnā izdarītās darbības. Man šūnas apakšējā labajā stūrī ir jūtīgais punkts, aiz kura es pavelku uz leju un aizpildu automātiski šūnas. Ja nav pārliecība, vai tiešām rezultāti ir pareizi, varu uztaisīt dubultu klikšķi jebkurā vietā, un jūs redzēsiet, ka atbilstošajai rindai atbilstošie skaitļi ir ielasīti. Tad šajā gadījumā 7. rindas A un 7. rindas B skaitlītes ir aprēķināts ar izteiksmē A plus B 7. rindiņā. Un šādā variantā mēs varam strādāt ar to variantu, ka principā skaitlīši nolasās katru reizi, aprēķinot nākošajā šūnā, šūniņā vienu uz leju vai vienu pa labi, ņem tās vērtības, kas man atrodas. Tad, ja man iet pa rindām, tad katru rindu uz leju, ja man iet kolonnām, katru rindu uz labo pusi. Attiecīgi šādā variantā varu veikt aprēķinu. Tad šis mums ir tas piemērs, kā tad strādā tā saucamā relatīvā adresācija, kad mums ir katrā rindā savas vērtības. Blakus mums ir nākošā formuliņa, jeb nākošā izteiksme, kas man ir jāaprēķina, un šeit man ir izteiksmīta A reiz E. A atrodas rindā, viss ir kārtībā, toties E man atrodas blakus esošajā tabuliņā, kas atkārtojās vienu reizi. Nospiežot enter taustiņu, programma pati vairs automātisko aizpildi nepiedāvā. Bet es varu pamēģināt, kas tad notiek tad, ja es aizpildu šajā gadījumā ar automātu šo te jūtīgo punktu. Man izklāja lapa uzreiz brīdina, ka man šajā gadījumā ir ieteikums, kad es varētu veidot šo te aprēķinu. Un man parādās tāda lieta kā dolāru zīmītes, adresācijas sasaldēšanas iespēja. Es varu apstiprināt, bet šoreiz mēs izdarīsim tā, ka mēs izdarīsim to manuāli, lai mēs saprotam, kā tad man tas strādā. Nospiedu iksiņu, tad atcēlu šo darbību, neatļāvu viņam apstiprināt. Un kas tad notika? Man pārējās visas parādījās nullītes, un kā tad tas strādā? Uzklikšķinot dubultu klikšķi uz 4. rindas izteiksmes, es redzu, ka man ir A skaitlis 4. rindā, toties E skaitli man atlasa rindu zemāk. Arī šeit strādā šis pats variants, kad programma ņem soli uz leju.
Līdz ar to, lai iegūtu patiesu rezultātu, un man šī te e-vērtība nav jāpāraksta katru reizi, es lietoju adresāciju. Nu, un tad šeit es pielietoju vai nu jaukto vai absolūto adresāciju, kas kurā situācijā ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka es tiešām sasaldēju, jeb tā teikt, izmantoju konkrēto vērtību, es lietoju absolūto adresāciju. Vai nu es pirms rindas un kolonas nosaukumu manuāli ierakstu dolāru zīmītes, vai izmantoju tastatūras taustiņu F4, lai attiecīgi šīs te zīmītes ieliktu, tad, kad esam ieklikšķinājusi šajā šūniņas nosaukumā. Un man aprēķinā nekas nemainās, toties pavēlkot uz leju aiz jūtīgā punkta, jūs redzat, ka visas vērtības man attiecīgi mainās un ielasās tās rindas skaitlis, kurš man bija nepieciešams, tad šajā gadījumā skaitlīts A, nu, piemēram, 6. rindā, un nemainīgs šis skaitlis E. Līdz ar to es varu automātiski aizpildīt rindu un ietaupīt laiku. Un šādi tas strādā patiesībā uz visu. Tikai galvenais ir paskatīties līdzi, kas ir tās skaitliskās vērtības, kuras tad man kurā situācijā ir jāiesaldē. Tad atkal skaitlis A, kas atrodas konkrētajā rindā, toties skaitlis C man ir vienu reizi, un automātiski, lai nebūtu pēc tam tālāk jādomā, es viņu arī uzreiz sasaldēju un manuāli ierakstu skaitlīti 2, kas man atkārtosies katrā rindiņā. Un redzam, šeit man ir vērtība, kuras ierakstīju manuāli, pavēlkoties jūtīgā punkta, šī vērtība, pēc tam pārbaudot uz leju esošo formuliņu, nemainās. Tas, kas ir jāatcerās viena lieta, tad, kad mēs formulu pārbaudām, izmantojam apstiprināšanu enter taustiņu. Nemēģinam klikšķināt nekur citur dokumentā, jo tajā brīdī jums atlasīs vērtību, kas ir attiecīgajā šūniņā. Un tā var attiecīgi iznākt vēl vienreiz veikt savus aprēķinus. Nu, un tad šādā variantā es varu strādāt principā ar jebkādu tipa formulām. Galvenais skatāmies līdzi, kas tad kurā situācijā ir jārēķina. Vai nu man ir situācija, kad man ir skaitlītis, kuru es varu aprēķināt bez šīm te saldēšanas iespējām, vai arī man ir skaitlītis, kurš man ir jāsaldē. Un kā jūs redzat, tad var būt situācija, ka man ir arī vairāk šīs te vērtības, kuras tad man ir jāsasaldē. Pamēģinam, paskatāmies un tad lai veiksmīgi darbošanās.